Sveiciens visiem! Šodienas temats – padziļinātāka, detalizētāka apkope Lunus E2 sērijas rekuperatoriem, jeb mūsu standarta modeļiem. Veikšu pilno sistēmas apkopi un parādīšu jums, kā tas būtu jāveic pēc visām Lunus rekomendācijām, jeb ražotāja rekomendācijām. Tātad, kas būtu nepieciešams? Numur 1 – kāds skrūvgrieznītis, ar ko atskrūvēt, iespējams, ārējās restītes skrūvītes vai dažādiem iekšējiem paneļiem arī ir kāda skrūvīte. Parastas mazās knaiblītes, kāda lupatiņa, iespējams mitrā salvete vai vienkārši mitra lupatiņa. Papildus ieteicams būtu putekļu sūcējs vai gaisa kompresors, ar ko izpūst siltumaini, bet par to jau pastāstīšu sīkāk tad, kad būsim tikuši līdz šiem soļiem. Tātad numur 1, ko mēs darām, mēs atslēdzam sistēmu. Varam šo standartu komplektācijā, kas nāk mums Smart Comforts, izdarīt sekojoši, 3 sekundes paturam šo pogu. Sistēma ir atslēgta. Ideālā gadījumā, gan uzreiz var teikt un minēt, kad būtu pareizi izslēgt arī pienākošo elektrību 220 voltus, to var izdarīt vienkārši atslēdzot drošinātāju. Tātad tas būtu pirmais solis, ko mēs veicam pie lielās apkopes. Tātad, kad esam atslēguši elektrību, pirmā lieta, ko mēs darām, loģiski ir ņemam nost iekšējo vāciņu, ņemam ārā filtriņu un ņemam ārā visu, kas atrodas kanālā. Numur 1, tas parasti ir trokšņa absorbātojas elements, mums viņš jau tāds pavisam padzīvojis, šo mēs noteikti mainīsim. Tālāk ir nepieciešams atvienot zaļo kontaktiņu, elektrības vadus nekādus skrūvēt vai ņemt ārā vai pārslēgt nav nepieciešams. Ja atceraties no montāžas, tad tas ir vienkārši kā Lego klucītis, attiecīgi atspraužās nost un aiz šīs virvītes, kas ir tam speciāli paredzēta, jūs brīvi varat izvilkt ārā rekuperatoru. Tad šādam necilam skatam vajadzētu parādīties, ja esat aizmirsuši tīrīt sevis iekārtas, kā redzēt, ir ļoti liela putekļu kārta, jau pat zirnekļa tīkli izveidojušies uz siltumaiņa, visas plasmas ir netīras ar putekļiem, attiecīgi šo visu mēs tuliņ tīrīsim, bet numur 1, ko mēs izdaram, arī pašu kanālu mēs iztīram ar mitru lupatiņu, tā lai arī pats kanāls, kad mēs visu liksim apakaļ, būtu tīrs. Ķeramies klāt galvenajai daļai. Un numur 1, kas jāizdara, ir jāatbrīvo siltummaiņas no motora daļas. Un kā mēs to varam izdarīt, tad ņemam pelkā šīs mazās knaiblītes un šīs 2 virvītes mēs uzmanīgi no vienas puses varam izcelt ārā. Attiecīgi izceļam ārā virvītes, lai viņas būtu šādā te pozīcijā. Esam otrā pusē virvītes atbrīvojuši, droši aiz šīs pašas virvītes pavalkam viņu ārā tik tālu, kamēr mēs varam motora daļu noņemt nost un mums paliek pats siltummainis. Tātad siltummainis, ko mēs darām ar siltummaini? 3 varianti. Numur 1, mēs viņu varam izskalot ar ūdeni un iespējams nelielu apjomu kādu ziepīti. Numur 2, mēs viņu varam izsūkt ar putekļu sūcēju. Numur 3, mēs viņu varam izpūst ar kompresoru. Un ir vēl 4. ekstra gadījums, ja ļoti viss ir pilns un iekārti ir ļoti ilgi strādājusi siltummaini var dezinficēt ar 70% etanola šķidrumu. Tas ir ražotāja rekomendācija. Manā gadījumā es izmantošu ūdeni un putekļu sūcēju. Tātad mazgājam siltummaini no abām pusēm tik tālu, kamēr viņš ir pilnībā tīrs. Pēcāk varam apslaucīt šo izolējošo daļu apkārt, notīrīt arī šo elementu un motoru pusi aiz motora no iekšpuses ir vēl šāda te tipa filtriņš, kuru arī ieteicams ir izskalot ūdenī, nosusināt un sagatavot likšanai apakaļ jau sausu. Motoru, tāpatās kā siltummaini, varam vai nu izsūkt ar putekļu sūcēju vai izpūst ar kompresoru liekos putekļus nost. Tātad nākamais solis ir tikt skaidrībā un iztīrīt visas šīs pašas galvenās rekuperatoru detaļas. Nu lūk, tātad esam izsūkuši siltummaini, izmazgājuši, notīrījuši visus putekļus no motora, izmazgājuši iekšējo filtriņu un šo pārējo elementu, kurā pēc tam nepieciešams gadījumā varam stiprināt papildus aksesuārus kā pretvēju vārstiņu. Tālāk dosimies tīrīt ārējo restīti un iekšējo vāciņu ar filtriem. Esam pie ārējās restītes, ņemam mūsu skrūvgrieznīti un ārējā restīte stiprinās ar 1, 2 skrūvītēm. Skrūvējam tās vaļā un restītē pēc būtības vajadzētu vienkārši smuki nonākt nost. Nu lūk, tātad ārējā restīte ir noņemta nost. Kā redzams, praktiski visām virsmām ir virsū kaut kāda putekļu kārtiņa, tajā skaidrā filtriņš, iekšējais vāciņš. Šo visu mēs droši drīkstam mazgāt zem tekošu ūdens vai izmantot kādu mitru lupatiņu. Ārējā restītē gan ir insektu tīkls, ja ir papildus pieejama kāda birstīte, netraumējoša, tas var nākt tikai pa labu. Tātad, kamēr mums žūst siltumainis un visas pārējās komponentes, dodamies mazgāt arī šo. Tad jāskrūvīt pievilkta, restīte mums stāv vietā, viņa ir tīrāka, ir tīra, un varam doties apakaļ likt kopā rekuperatoru ar siltummaini. Liekot kopā rekuperatoru motora daļu ar siltummaiņu daļu, svarīgi
Neaizmirstam ievietot apakaļ šo aizmuguras filtriņu tīro. Liekam motoru no augšpuses iekšā rekuperātora siltummaiņu šūnās. Un, kad esam šo pašu virvīti dabūjuši caur siltummainim, no otras puses liekam virsū šo pēdējo elementu. Svarīgākais ir skatīties līdzi, lai siltummaiņa ienākošā virvīte pārklājās pāri šai speciālajai ķepiņai. Lai to nofiksētu, to var izdarīt uzspiežot ar pirkstu vai izmantojot šīs pašas knēblītes. Attiecīgi mērķis viņi ir, cik nu vien ir iespējams ar rokām viņu kārtīgi piefiksēt kopā abās pusēs. Lūk, tas arī bija tas svarīgākais uzdevums. Un tajā brīdī, kad mums ir šis rekuperātors atkal saliktā pozīcijā, liekam viņu iekšā tīrajā kanālā, slēdzam klāt zaļo elektrības pievadošo vadiņu un secīgi liksim apakaļ arī visas pārējās komponentes. Tad esam ielikuši apakaļ rekuperātoru, pieslēguši pienākošo elektrību, nomainījuši trokšņa absorbācijas elementu no vecā netīrā uz ko jaunu. Un pēdējais solis. Pirms pēdējais solis ir uzlikt iekšējo vāciņu ar tīru vai jaunu filtru un slēdzam iekšā elektrību, pārbaudam, vai sistēma strādā korekti. Elektrība pievadīta, sistēma strādā. Lūk, šie soļi tātad ir lielā ikgadējā nepieciešama apkope Lunos E2 sērijas rekuperatoriem. Ieteicam šo apkopi veikt neretākā reizi gadā, rekomendējam 2 reizes gadā pirms pēc apkuras sezonas. Šāda tipa apkope nodrošinās sistēmas ilgmožību, kvalitatīvāku, jeb efektīvāku darbību, tīrāku ienākošo gaisu, kā arī nepastāvēs praktiski nekāda iespēja, kad laika gaitā uz siltumaiņas aizaug vai uz viņa parādās kāda spēlējuma, sēnītes pēdas, kas ir novērots projektos, kuros šī apkope nav veikta gadus 5 un vēl vairāk. Tātad tīrat sistēmas un sistēmas strādās arī ilgi un pareizi priekš arī jums.